un kungi, pirmā fināla spēle noslēgusies ar 4-2 Wolf labā. Wolf komanda gūst otro uzvaru un pagarina savu uzvaru sēriju līdz perfektai bilancei 10-0. Mēs 0-2 jau bijām viencinājos, ka mēs sapratām, ka mums vairāk nav likties. Jāsāk spēlēt, aizgāja cīņas spars, pamainījām taktiku. Pro Latio ir apturējusi Wolf komandas garo sēriju. Sērijā 2-1 Wolf vadībā. Šoreiz izslaika. Jā, 4-3 uzvar Pro Latio. Rezultāts sērijā 2-2. Sērijā ar 3-2 vadībā nu jau ir Pro Latio sistēmas spēlētāji. Pro Latio sistēmas komandai šobrīd jau ir lieliski iespēja nākamajā spēlē pacelt namie kausu. Šī ļoti ceru, ka būs pēdējā spēle un mēs varēsim pacelties galvas kausu, bet lai viņu paceltu, mums ir jānospēlē par visiem 100%. Mēs esam 2 reizes jau atspēlējušies 0-2. Es uzskatu, ka mēs esam pelnījuši šo kausu pacelšanu. Tā kā davai čaļi! Labvakar, dāmas un kungi! Šodien savā starpā mums tiksies komanda Wolf un Pro Latio. Stāsts nav ne par ko citu, kā tikai par šo pāri, kas principā EHL šajā sezonā ir augstākās divīzija, un tātad tas ir galvenais pāris. Veidenbaums! Cik tur trūka? Būs norādījums. Un tagad iespēja! Pēdējā Norvaiš! Visam iespēja vēlreiz atkārtot Medeks. Un tie ir vārti! Asika! Pro Latio atklāja spēles rezultātu. Wolfi pa lielam aizsargājās. Otrā trešdaļā, kad saraustīt pāris un labs metiens. Vēlreiz Kalniņš. Vārti! Un tie ir vārti! Kārtīgiem rīkošatiem nepagaida divas minūtes, kā rezultāts stāvokļos 2-1. Mēs esam noskaidrojuši šīs spēles uzvarētāju un šīs sezonas entuziastu hokeja līgas Ērsts elites divīzijas uzvarētāju. Tas ir neviens cits kā čempionu Pro Latio.